Labi, mēs sāksim šo paneļu diskusiju. Paldies tiem, kas esat ieradušies. Varbūt nākat centriņā. Ja negribas tagad celties, mainīt vietu. Bet, ja kas tad droši es jūs aicinu. Mums ir arī mikrofons zālē, tā kā, ja jums būs kādi jautājumi, un es ceru, ka būs, tad arī uzdosim mūsu panelistiem. Bet sāksim ar to, ka došu iespēju katram no mūsu diskusijas dalībniekiem iepazīstināt ar sevi. Varbūt padomāt mazliet tādā griezumā, tad viss tas šīs dienas konferences konteksts un kas ir tas vektors vai tas darbības virziens, kurā jūs individuāli un arī, protams, jūs pārstāvjat organizāciju iet. Pauļus, varam sākt ar jums. Let's start with you. Yeah, let's start. I have no translation now, but I think that I understood your question. So, to introduce? A little introduction and your field of activity and what's your goal in the context of our today's meeting. Okay, so for me it's quite difficult to introduce myself because I have a lot of hats. So I'm a professor in university and I work, I'm a lawyer in general, but I work with the law and technology field. So all cybersecurity, artificial intelligence at the moment is main topics of what I'm working for. All these NIS2 directives and so on. And I work for business in Telia, and also I am board member of Lithuanian Artificial Intelligence Association. So we have really nice team which are working on artificial intelligence. But this association, just to clarify, is it more to represent business interests of the members, or is it also serving some higher purpose, like educating society about cyber risk? So what's the angle, of your association? Yeah, the initial was educational purpose. There are a lot of national persons in, and the let's say, strongest artificial intelligence companies of Lithuania. So we have our unicorns in our association. And now the idea is, and now there is quite big transformation after accepting Artificial Intelligence Act. So we deal with government, with the parliament, with society, what it is it so dangerous? Do we need to regulate a lot of these issues? I think you have in Latvia the same situation. Oh, true, yeah. So, the act itself, it's one thing, but then the national regulation needs to take place. And so you're also lobbying or, delivering the interests of the industry to the lawmakers, I believe. Yeah, we can say lobbying, but it's more, cooperation because we have short knowledge in government and in parliament, as I think in all countries. So not so many experts. So we're trying to find the best solutions for the countries. Cilvēks formā, uzreiz pamanāmi. Lūdzu, Jā, latviski droši. Dien klātesošie un laikam arī skatītāji vai klausītāji. Andris Renkevics no valsts policijas. Es pieļauju, ka man garam plaši nevajag stāstīt, ar ko dienas nodarbojās, bet varbūt divos vārdos. Attiecībā uz kiberjomu un līdzīgi kā uz jebkuru jomu, viena no lietām, kas ir mūsu pamatfunkcija, ir izmeklēšana, tad, kad jau nelaime notikusi vai drošība ir apdraudēta bijusi, un otrs ir darīt visu, lai pirms tam tātad, lai novērstu. Un es iestādē pārstāvu to sektoru, to jomu, kurš atbild par visa veida gan novēršanas taktiku, izstrādi un metodēm, gan arī strateģisko plānošanu novēršanas jomā attiecībā uz jebkuru nodarījumu, notikumu, kas ir saistīts ar drošību. Gan par kiberjomu, gan par jebkādu mantiskiem riskiem, riska personām. Faktiski, viss, kas ienāk prātā, vārds novēršana, tas ir pie manis. Paldies. Okay. Varbūt tāds mazliet nenopietnas jautājums. Es dzīvoju Twitter telpā un es reizēm redzu, ka cilvēki sašutumā ietago valsts policiju. Es domāju, tur otrā pusē kāds lasa to vispār? Tur otrā pusē lasa un nodod arī šo informāciju izpildēji. Lielākā daļa publiskajā telpā pieejamā informācija ir tāda, kuru mēs paņemam un izmantojam vai pieņemam zināšanai, ja nepieciešams. Bet cilvēkiem dažreiz rodās sajūta, ka
šī informācija nav vajadzīga vai nav liederīga, tā iemesla pēc, ka mēs nedodam atgriezenisko saiti. Jā, nav it kā iztrūkst tas, saņēmām, darām. To nevienmēr iespējams arī izdarīt gan tehniski, gan arī resursu apjomu dēļ, bet šī informācija mēs viņu var garantēt vienmēr izmantojam, un tas, kas tiek ar to hashtagu ielikt valsts policija, ir cilvēks, kas viņu vienmēr izlasa. Okay. Tas kaut kā nomierina, vai ne? Aplausi. Jā, bija viens aplauss. Pirmais, tas ir pirmais. Jā, Nē, īstenībā, ja tu skaties amerikāņu filmas, ko viņi vienmēr saka, thank you for the service, ja? Kāpēc mēs tā nesakām? Mēs varētu pateikt, paldies par dienestu, paldies, ka mēs varam naktīs mierīgi gulēt. Plus, mīnus. Jā, labi. Te mēs risinām tulkošanas tehniskās nianses. So, is it working now? Okay. Pauļus? Are you following now? It's okay. Perfect. Okay, very good. Thank you. Reini, mēs esam tikušies kaut kur, es atceros. Jā, esam gan. Latvija maza. Bet tagad piestāvēt teikt, mēs neesam tikušies tik sen, vai ne? Tāpēc varbūt, kas jauns bitē tieši mūsu sarunas kontekstā? Jā, šajā panelī es pārstāvēšu telekomunikācijas, tieši Bita Latvija. Pats darbojos tīri, vadu Bitas drošības nodaļu, kas ir droši vien visiem ļoti svarīgs moments telekomunikācijas, jo mēs bieži saskaramies ar visādiem krāpniekiem, kas zvana, sūta visādas īziņas un tā tik tālāk uz priekšu. Tas īsumā. Jā, jūs esat kādreiz mēģinājuši tiem krāpniekiem nogriezt tos sakarus? Nevar tā? Vienkārši, es redzu, krāpnieks viss tev nebūs vairs lietot manu tīklu. Tā nevar? Nav tik viegli, jo tāpēc, ka tie zvanī tiek ģenerēti, kā saka, angliski spufoti, un tad sanāk tā, ka izzvanās no tava numura, no cita kolēģa, un tad sanāk, ka mēs tevi nobloķēsim, tu zvanīs, hei, mani sakari nobloķēti, ko es daru, ko es dariet? Kā tas spufings vai tā zvanītā identitātes viltošana, kā viņš var notikt bez operatora ziņas? Es nekad neesmu sapratis. Tas ļoti vienkārši, jo tāpēc, ka pirmais operators, no kura izzvanās, tas redz to, kas tas ir, vai īsts vai nav īsts zvans, tālāk pārējie neko neredz. Tikai pēc tam galā varam secināt, meklēt to risinājumu, vai tas ir spufots vai nav spufots. Ja tas nāk tīri no bites uz biti, tad mēs varam redzēt, analizēt, bet ja nāk jau tālāk Tele2, LMT vai TEC, grūti jau. Tad mēs prasam. Ja drīkst vēl vienu jautājumu, jūs ar Tele2 un LMT tā satiekaties, čomojaties, vai jūs vajag naidīgi konkurenti? Jā. Draudzējamies, viss kārtībā. Tur varētu sarunāt kaut kādas lietas, vismaz Latvijas tādā mazajā. Jā, vienīgais jāatceras tas, ka, ja mēs runājam par to spufošanu un ģenerēšanu, mēs neesam tikai 4 elektronisko sakaru komersanti. Ja paskatāmies regulātoru mājaslapā, tur ir 100. Un tas nedara, ka mēs tikai 4 novēršam to problēmu, tas jārisina globāli, valstiskā līmenī. Ja regulātors nāks ar saviem mūsu, arī kā mēs ieteikumus esam devuši vairākus, kā to risināt, ja tas tiks regulēts ar likumdošanu, būs daudz vienkāršāk. Jo piemēram mums jau daudz Somija, jau kas to ir izdarījusi. Tā kā ir. Tad jāiet ar plakātu pie regulātora, tā teikt. Negluži atlaist Saeimu, bet cita veida plakātu. Labi, Marija jau daudz redzēja, bet varbūt ne visi, varbūt īsi iepazīstina ar sevi. Jā, labdien! Es esmu Marija Briede, Finanšu nozares asociācijas pārstāve, ikdienā krāpšanas novēršanas eksperta Luminor bankā. Un attiecībā par šīs dienas tēmu, es teiktu, krāpšanas novēršanas kontekstā tā tehnoloģiskā attīstība un mākslīgais intelekts manā pieredzē visvairāk tiek pētīts, lai izprastu, kas palīdz un kā krāpnieki šīs tehnoloģijas izmanto, lai pēc iespējas labāk un no viņu pusē efektīvāk virzītu krāpnieku uzbrukumus. Okay, we have a friend from Poland, so please do the intro and probably... Yes, hello, my name is Jacek Ręgiewicz. I'm running the corporate affairs team in Samsung in Poland. In Poland we do a lot of production also, and we also have the largest R&D center of Samsung out of Korea. My role is actually to talk to the government and create the ecosystem also in the area of cybersecurity. One of the areas that we have been very successful as the business community, let's say, in Poland, including Samsung ecosystem, is creation of a public-private partnership scheme in which we do a lot of cooperation with the government. This includes
vulnerability reporting, accident reporting. It includes also a lot of trainings that we do for the government, but also, which I believe, if some of you have listened to Phil Lander's presentation 1 hour ago, we also do a lot of certification of devices. So my work is also to talk to the government about how safe Samsung products are. Besides that, I'm also serving as Vice President of the Digital Poland Association, which is quite similar to what is Pauliu's job. And then we do a lot of evangelizing and discussing about the good and bad sides of technology, especially that the technology is developing so fast. And we, as the business community, we have this responsibility to also take the downsides of this speed growth and create valuable discussion with the society, with the government, how to do it in a smart way. Jā, paldies. Un Jānis no CERT. Jā, kā jau minēju, esmu Jānis Džeriņš no CERT LV, kas ir kiberdrošības incidentu novēršanas institūcija Latvijā. Un, ja tā vispārīgi runājot, šeit visi jau runā par to drošību tik daudz, un man klātbūtne varbūt nav gluži nepieciešama, bet mūsu tā atbildes joma ir publiskais sektors, kas ir pārsvarā valsts iestādes. Mēs ar kaut kādiem komerc uzņēmumiem vai individuāliem iedzīvotājiem, ja kaut kas notiek un ja mums ir iespēja, mēs palīdzam, protams, bet principā mēs atbildam par valsts publisko sektoru. Jā, droši vien daudz jau zina, mēs cenšamies izglītot cilvēkus, un mūsu mērķis ir padarīt Latviju, tā teikt, grūtāku mērķi kibervidē, citām ienaidniekiem, var sakot, uzbrucējiem, vienkārši sakot. Un jā, par mākslīgo intelektu, gluži mēs nekādus produktus, mums nekādu produktu nav mākslīgo intelektu saistītie, bet mēģinām sekot līdzi tehnoloģijām un, protams, kaut kāds viedoklis droši vien mums par šo tēmu arī ir un būs. Droši vien sarunas gaitā redzēsim. Jā, tāpēc paturpinām sarunu. Es mēdzu teikt, turi draugu tuvu un tad ienaidnieki vēl tuvāk. Kā zini savu ienaidnieku. Vai varbūt var nosaukt, kas tad ir tie uzbrucēji? Vai viņi ir kaut kādi kategorizējumi? Jā, šeit jā, ļoti tā teikt, man tūs jautājums tieši šajā ziņā, ka mēs visi vārdu mākslīgais intelekts un AI, visiem ir uz mēles, visi grib par viņu runāt, bet, ja godīgi, tas mākslīgais intelekts ir bijis ar mums visu laiku, tikai mēs viņu pazīstam kā runas atpazīšana, mašīnu tulkošana, tur tas pats gramatikas pārbaudītājs un tādas parasti ikdienišķas lietas. Vienīgi tas tagad nāk ar jaunām tehnoloģijām, jaunām iespējām, tīri mehāniskā dzelža līmenī, tā teikt, jauni čipi nāk ārā, kur ir iespēja šīs lietas integrēt labāk. Un tas parastā cilvēka, tas, ko mēs esam pieraduši uzskatīt kā mākslīgo intelektu, tas nāk droši vien no kaut kādas popkultūras, no kādām mākslas filmām vai grāmatām, zinātniskās fantastikas, kur tas ir ļaunais, lielais, tur roboti nāks un mūs visus iznīcināt. Var jūs nomierināt, roboti nenāk. Tas, ko mēs saucam par mākslīgo intelektu, īstenībā ir tādas vienkāršas lietas. Un, kā jau šīs vienkāršās lietas, tie uzbrucēji un tas ļaunums nāk no tiem, kas viņus lieto. Tas ir parasti cilvēki, ko mēs redzam uz ielas un sev apkārt. Un cilvēki arī šos rīkus, protams, jaunos arī izmanto, un viņu mērķis, kā vienmēr droši vien ir bijis iegūt kaut kādu peļņu vai kā citādi, gūt virsroku vai kaut kādu ietekmi. Un jā, tie ir bijuši un palikuši cilvēki, kaut kādu jau organizēti grupējumi arī droši vien mūsdienās par tiem viltus zvaniem, tie ir diezgan mērķēti. Bet jāsaprot, ka tās jaunās tehnoloģijas palīdz arī viņiem organizēt viņu darbu un padarīt to efektīvāku.
Nu, gan jau viņiem ir savas konferences, kur viņi runā, kā var efektīvāk apkrāpt lielāku cilvēku skaitu. Es nedomāju, ka tur viņiem ir konferences, viņiem tur varbūt ir pagrīdes fórumi droši vien drīzāk, bet viņi arī gan jau turās līdzi tehnoloģijām. Ļoti interesanti tēze, ko Jānis minēja par to, ka tas mākslīgais intelekts jau nekas īpašs tur nav. Un es mēģināju vērot Pauļas seju un Jācekas seju par to, vai jūs tam piekrītat, jo jūs tomēr pārstāvat savās valstīs attiecīgo nozari. Varbūt var no jums kādu komentāru dzirdēt par to, kas tas īsti ir un vai tas tiešām ir tik sen jau ar mums bijis un tagad vienkārši kļūst populārs vārds. Jacek, varbūt varam ar jums sākt. Yeah, maybe I would say it cannot be something unimportant because there is so much hate on AI right now in the public debate, and I believe it is something that really takes the momentum, and we really need to understand what is the value. I believe in marketing we have a lot of AI just as the word that is a buzzy word and everyone wants to hear that. And I recently heard that marketers just replaced the word smart with AI, and everything that was smart 5 years ago is AI right now. But it's not. Of course, we know that the Turing test that has been passed last year, so the Turing test is something that was invented in literature actually decades ago by putting a human next to the computer, and the actually neutral observer could not distinguish who is who when they started to talk to each other. And for sure, this generative AI is something new that there is a lot of confusion about that, whether this will take jobs out or not. So in this public debate, it's a very hot topic. We believe in Samsung that the role of AI today is to give people more time, something that we really need. Whether this will take out some of our responsibilities, take out some of the jobs, it is possible, but in the end, this will actually reorganize how we work and will help people to be more dynamic and to find new ways of spending this time, because we will get more. We will all get more productive. And in this respect, I believe your question whether AI is serious or not, we all see this in our devices. Phil also was commenting about how we do AI on premise. I'm using right now AI devices in translation also, and believe me, we are all already used to use AI because when you are having emails, all the spam filters that actually take out majority of the email that is spam for you, you don't want to read it. Without AI, you would be not able to read your emails at least. So it's just developing, and we need to be ready for this increased role of AI. Okay, thank you. Paulius? Yeah, I'd like to come back in history. I remember one really big cybersecurity conference somewhere 10 years ago. And quite famous people were talking, AI is coming and all cybersecurity problems will be solved. And you can see that it passed 10 years, so there are some changes, but not so, big. But when we talk about cybersecurity and artificial intelligence, there are big interactions and very, very different, because when we talk about ethics of artificial intelligence, cybersecurity is one of the part of, if we talk about trustworthy AI, so robustness and cybersecurity is one of the points what you need to follow. And opposites side that AI is used for cybersecurity, increasing of cybersecurity, and we have our members in our association who work with such products, and they are improving possibilities a lot.
really a lot because the reaction finding anomalies which are impossible to do for human really much higher level. So you can do it faster and you can react. Just you can take some time period, find what are normal activities, and if there are any anomalies, you can react. Maybe it's not some cybersecurity attack, but you just can be somehow alert and involve some people. But the issue is that artificial intelligence is used by attackers too. And sometimes we do not think that it could be a tool, but all these simple things like, better translation it's not interrelated with cybersecurity, but all this phishing and all messages which you before some time ago you read and you see that in Latvian there are a lot of mistakes. You understand that it's fake. Okay? Yes. Now they are better and better and better, and there was a really interesting discussion on this operator's role. In Lithuania, we did. One step which is debatable on SMS fraud. We had a lot of fraud when Lithuanian Post was sending, banks were sending messages for you, and you just need to click some link, and then you have a problem. And we found a way that we have a possibility to block in operators level if there are some algorithm followed. So if it is foreign, is it from unknown sources, it's mass SMS, it's not one peer-to-peer, one by one, but it's mass. And it is URL and some other, Basically, you define criteria, and using the algorithms, you can, instead of manually checking these things, the algorithm just points out that there's a problem with this, and potentially it's a fraud. Yes, so there are two issues. One is legal, so there are defined some criteria because we can't read SMSs, it's prohibited. But if there are some criteria what are met, and you can find it without reading an SMS, so you can block it. I see. Ir laiks iedot jums vārdu. Varbūt auditorijā ir kāds jautājums? Jā, es iedošu mikrofonu. Var īsi iepazīstināt ar sevi, ar organizāciju. Būs labi. Pirmajā paneļa daļā bija daudz vairāk skatītāji. Man jāsacina, ka tai kiberdrošībai interesi ir mazāk. Es jautāšu jautājumu izstāstot līdzību. Katram no mums ir vecāki, kur dzīvo normālā dzīvoklī. Viņi zina, kas ir elektrība, kā tek siltais ūdens pa krānu, kā ir silti radiatori, darbojas televizors un ir mobilais telefons. Viss forši. Pēc tam atnāk dēls un saka, paklau, mums ir baigi kiberdraudi. Tagad, lai iekļūtu mājā, vajag 2-faktoru autentifikāciju. Tur tagad būtu Wi-Fi mums, un tad beigās mums ir vieta televīzija, un beigās leduskapis pasūtīs tavā vietā pienu, kuram ir beidzies derīguma termiņš. Un tā mamma tev saka, paklau, dēls, kas ar tevi, ja? Mans jautājums ir tāds, jūs arī esat tuvu stāvoši uzņēmumu menedžmentam, kā jums tās mammas izdodās pārliecināt, ka tai cybersecurity lietai ir jāpievērš uzmanība un jādara pirms tam, nekā tas ir jau noticis, un tad ir jāiesaist Rinkevičs kungs ar izmeklēšanu, bet kā pārliecināt, ka ir jādomā par šīm lietām? Paldies. Varbūt varam Reini sākt. Ok, sāksim ar mani. Pirmais vienmēr es kā ir kaut kādi jaunumi tieši krāpniecībā vai vēl kaut ko, izglītoju savus vecākus, draugus, visus pārējos un mēģinu arī to informāciju padot plašāk. Arī mēs kā BIT sakaru operators arī Facebookā, Instagramā, Twitteros visur ziņojam par kaut kādām jaunākām tendencēm un arī mēģinam izglītot savus, kā saka, potenciālos sekotājus. Vienīgi jāatceras tas, ko mēs esam sapratuši. Lielākie cietēji ir tie vecākie cilvēki, pašlaik droši vien arī piekritīs Andris un krievu tautības cilvēki. Bet mēs redzam to, ka mākslīgais intelekts iet uz priekšu, un mēs arī esam jau secinājuši, ka krāpnieki zvana ne tikai krievu valodā, bet arī latviešu valodā. Saucamie naudas mūļi jau tiek vērvēti, kas dara šās nelietīgās darbības, un arī tāpatās tiek izmantots mākslīgais intelekts, lai varētu zvanīt un izkrāpt to naudu.
Mūsu mammas un seniori bija vairāk analoģija domāt ar korporatīvo pārvaldību un tavu menedžmentu, akcionāriem, cilvēkiem, kas lemj par investīcijām. Kā viņus pārliecināt, tu nāc kā speciālists pie menedžmenta, un viņi saka, man ir viss ok, man tek ūdens, man ir gaisma istabā, ko tu man uzbāzies ar savu divu faktoru autentifikāciju. Kā tas korporatīvai vidē izdodas, ja ir tāda pieredze? Tagad uz sitienu nebūs, bet ar investoriem, protams, vienmēr ir jārunā ilgi. Viņiem jāpierāda, ka tas tiešām ir vajadzīgs un tas nākotnē noderēs. Protams, jāstāsta, kā tā situācija ir, jo tāpēc, ka ir reizes, kad galvenais mērķis ir savādāks nekā mans mērķis. Tāpēc ir jāatrod citreiz tās iespējas un jāizmanto. Un bieži vien arī Bite ir gatava investēt tieši mākslīgajā intelektā. Es domāju, daudz uzņēmumu tieši tagad liek ļoti daudz budžetu iekšā mākslīgajā intelektā, kas palīdzēs tieši apkarot to melno pusi. Man ir ideja, ja neizdodas pārliecināt menedžmentu par investīciju, tad piekabina klāt vārdu mākslīgais intelekts un tad kaut kā varētu aiziet labāk. Jo menedžments ir dzirdējis, ka tas ir modē. Es ironizēju, bet varbūt ka tas tā var nostrādāt. Ir. Marija, ir kas piebilstams no banku vides? Manā pieredzē visbiežākie vārdi - regulatoru prasība, nostrādā vislabāk. Tātad tam ir jābūt parasti kaut kam obligātam vai kaut kas rada risku novērtējums. Un kādas potenciālās sekas, un tad attiecīgi jāpierāda, ka ir daudz izdevīgāk to darīt tagad, nekā gaidīt, kad iestāsies risks, un ļoti labi ir, ja palīdz kaut kāds tiesiskais regulējums. Tur bija. Okay. Es to uzlieku par pienākumu. Jā. Ja kādam no panelistiem vēl ir kāda replika par šo jautājumu, droši? Man varbūt nav atbildes, bet drīzāk tāds bāzes līmeņa komentārs, ko, man liekas, ko ir svarīgi apzināties. Tā skaitā biznesa vidē. Tad, kad mēs attīstām dažādus pakalpojumus un domājam, kā mēs viņu pārdosim un kā tas lietotājs gūs beigo labumu no tā visa, ir jāatcerās, ka tas lietotājs nereti ir lietotājs parasts. Un nekādas gudrās verifikācijas un pārbaudas viņš nedarīs lielākajā daļā gadījumu. Līdz ar to dažādās konsultācijās ar uzņēmējiem, tas, ko mēs esam sapratuši, ka cīņā vai konkurencē par pakalpojumu izmaksām, ļoti bieži mēs lēmumu pieņemšanu par drošību atstājam klientu rokās. Un ar klientu ir ārkārtīgi viegli manipulēt. Un tas, ko mēs no savas puses mēģinām atgādināt atkal un atkal, ir savukārt ņemt to atbildību atpakaļ, nedot pakalpojumu, kurā gala lēmumu pieņēmējs ir pats klients, vai kuru ārkārtīgi, būsim godīgi, kaut vai šo te pašu personas psiholoģijas trikus izmantojot, tā jau faktiski mēs caur to smart ID arī tiekam. Lai cik tur būtu verifikācijas kodi, mēs ļoti vienkārši 5 minūšu laikā tiekam pie cilvēka datiem, tiekam pie viņa naudiņas. Līdz ar to daļa tomēr būtu jāņem atpakaļ tajā pakalpojumu sniedzēja pusē, bet tas atkal, protams, draud ar pakalpojumu cenas izmaksām. Kaut vai viens piemērs varētu būt, varbūt bankas var labāk nokomentēt, bet es zinu, ka daļu veikto maksājumu tiek salīdzināti gan adresāts, gan konta numurs, bet visticamāk ne visiem maksājumiem, ņemot vērā to datu apjomu, kas ir nepieciešams. Un, ja mēs salīdzinām, un bieži vien arī krāpnieki to izmanto, kad faktiski adresāts ir viens, konts pavisam cits. Līdz ar to ir iespējas patiesībā, kur var strādāt, un laikam tas, tā kopējā, tas rezumē būtu neatstāt visu atbildību man kā lietotājam, jo ņemot vērā to informācijas telpu, kurā mēs dzīvojam, un to ātrumu, tas lietotājs ir tas vājākais punkts. Un līdz ar to, ja mēs visu atstājam tur, tad mēs patiesībā nonākam tur, kur mēs esam šobrīd. Ja mēs skatāmies 15 gadu tādā vēsturiskā perspektīvā, nekas jau nav mainījies. Mākslīgais intelekts mūs neapdraud. Tas, kas ir mainījies, ir mērogs, kādā veidā šīs problēmas mūs tagad ir skārušas. Agrāk, lai es izkrāptu naudu, man vajadzēja apmeklēt personīgi katru omīti dzīvoklī. Tas man prasīja stundu, un iespējams, ka es izgāju tukšām rokām, jo viņai nekas nebija. Tad šobrīd dabūt to omīti reizes 100 man prasa 15 minūtes. Un līdz ar to tas mērogs ir tas, kas to bīstamību arī rada. Jā. Komentārs vietā, ļoti interesanti. Un iespējams, ja korporatīvā vidē to negrib uzņemties, varbūt tā ir jauna biznesa niša savā ziņā. Bet, labi, tas tāda retorika, Pauļus gribēja arī piekomentēt. Yeah, so when we talk about businesses, the issue is, let's say, two things. One is regulation,
another is reputation. So, and all these bad examples are good for cybersecurity. When something bad is happening, people start to think, I don't like to be, because we had very big incidents in Lithuania, like stolen a lot of CTB customers' database. And when you dig in and you see that there were, really big holes in cybersecurity. And now in EU level, NIS2 directive is raising level of cybersecurity in most, let's say, critical or important companies, and that's really good. When we talk about customers, it's a more difficult issue because cybersecurity is so strong how the weakest point is strong. And if customers will just put their passwords on computer or on phone, so, nothing will help. May I very short comment also? I believe we do a lot of awareness, education, at least in my country, in Poland. We really are involved in the public debate, also as the corporate brand. And we even started with the government special lessons in the primary schools for pupils to make sure that they and their parents understand how much it is important to have this cybersecurity. We call it cyber hygiene. So how it is important to have the upgrade of the software and so on. 5 years ago, in Samsung we are doing, it's very important because we are selling smartphones. We are doing this research. What is the choice factor of the customers? Why they are choosing this device, not the competitive device? And 5 years ago, the security of data was factor number 18 out of 20 in Poland. 5 years ago. Today, last year, results is top 5. So this shows how much security became important also in the daily routine, in the way that we are thinking, in the way that we are taking this really serious. And I believe this is something that we as the corporates really have to take responsibility. But also we need to remember that cybersecurity is a teamwork play, that it's not only about the technical specifications of the device, which is the certification schemes and so on, but also it's about trust that we build. And when we talk about the corporate customers, like banks, financial sector, army, for example, in Poland, it's pretty important that we understand that cybersecurity, cyber trust is something that we develop together with allies and friends and the brands that we trust. And this is something that I believe is the major change in the last 5 years. Okay, thank you. We have a question in the audience. Jā, Jānis Raģelis, uzņēmums Corporate Solutions, bet man jautājums vairāk skar mani varbūt kā privāta persona un to tēmu, ko Marija Brieda stāstīja tātad par šo krāpšanas gadījumu pieaugumu, tātad risku pieaugumu. Un faktiski ir tā kā varbūt 2 konkrēti jautājumi. Viens būtu pašai Marijai, tad jautājums ir par finanšu nozari. Jā, tad šie gadījumi, kad mēs skatāmies pirms maksājuma pārbaudām, tātad, uz kuru kontu tiek pārskaitīti līdzekļi, viņi strādā tik tālu, cik tālu mēs darbojamies konkrētā savas bankas ietveros. Bet šī informācija starp bankām, diemžēl, cik es saprotu, pašlaik netiek nodota. Un tur ir tikai pateikts, tad maksājuma saņēmējs, kuru jūs esat norādījis, ir X tāds un tāds, jā, bet īstenībā šī informācija nekāda netiek pārbaudīta. Tas jautājums ir, vai tuvākajā pārskatāmā nākotnē tomēr bankas vienosies nodot šo informāciju savā starpā un būs iespējams pārliecināties patiešām par to konkrēto saņēmēju, kuram mēs pārskaitām šo naudu. Un jautājums otrs man būtu mobilā operatora bites pārstāvim. Tātad man, arī šī sākotnējā diskusija par
šiem krāpniecības mēģinājumiem, izmantojot tālruņus, caller ID spoofing, tas saucamais. Ja. Ir valstis, kur kaut ko dara. Man patika arī, kā Pauļus teica, ka SMS tiek ierobežotas šī krāpniecības iespējas jau Lietuvā. Tiešām, jā, tad jautājums ir, vai tiešām Latvijā nevar vismaz lielākie operatori vienoties, neskatoties uz tiem pārējiem. Tur ir kaut kāda finanšu ieguldījuma, jā, bet, piemēram, ieviest tos pašus tehniskos līdzekļus, stir shaken protokoli, jā, kas neļauj noslēpt šos numurus un tad atvienos tādus mēģinājumus, ja kāds mēģinās paslēpt vai aizstāt šo numuru ar citu. Jā. Vai tomēr nebūtu iespēja vienoties un šādus pasākumus veikt? Paldies. Paldies jums. Es tad sākšu atbildēt. Ja? Par to konta pārbaudu. Es pirms vēlos piebilst, jā, ka šobrīd pēc likuma ir noteikts, ka maksājumu, lai izpildītu, vajag to unikālo identifikātoru tikai, kas ir konta numurs. Un, jā, mēs arī esam ievērojuši, ka krāpnieki to izmanto, lai arī apmānītu to paziņojumu tekstu, piemēram, rakstot, ka saņēmējs ir atcelt maksājumu un maksājuma mērķis maksājuma atcelšana. Jā, tādā veidā norādot, ka patiešām tiek veikta cik darbība. Un šeit iestrājas tie zelta vārdi. Regulators liek, jo pavisam nesen ir stājušies spēkā latviešu valodā nepateikšu, bet Instant Payment Regulation regula, kas uzliek par pienākumu. Tā būs jābūt ieviestai pēc 18 mēnešiem, un tā uzliek par pienākumu veikt arī šo vārdu pārbaudi. Bet viņi liek tikai pabrīdināt par to, ka kaut kas nesakrīt. Līdz ar to, protams, ja dati ir izpausti krāpniekiem un to brīdinājumu redz krāpnieks, tas neko nemainīs. Savukārt cilvēkam atkal tajā pat brīdī īstenībā ir tikpat viegli noignorēt. Protams, ja būs tā nesakritība, daudzus tas varētu atturēt no maksājuma veikšanas, bet tikpat labi atstājot to atbildību tā kā lietotāju pusē, kurā gadījumā paliek risks, ka arī šādā gadījumā maksājums varētu tikt apstiprināts. Labi, un tad Reinī bija jautājums par operatoriem. Par telekomunikāciju. Pastāstīšu to, ka jā, taisnība, kad daudzas valstis ir mūsu priekšā, arī Lietuvas gadījums. Lietuvas gadījums ir ļoti interesants par tām īziņām, jo regulators mūsēs arī skatās līdzi, jo mēs vairāk to saskatām. Tieši regulators arī minēja to, ka šī īziņu skatīšana ir iejaukšanās GDPR. Un tāpēc to arī nevar traktēt, var arī pārsūdzēt Lietuvas puse un var arī šo nokancelēt un vairs nebūtu šīs variants, jo tāpēc, ka tā jau ir iejaukšanās privātajā dzīvē, ka mēs izskatām visas tās īziņas, visu to saturu, to nedrīkst darīt. Bet pagaidām Lietuvā šis iet cauri, viņi mēģina darīt kaut ko, maleči no vienas puses, bet es gribu atgādināt to, ka vajadzētu skatīties tādā lielā kopainā, ne tikai īziņas vai zvani, tur jāņem tādā kopējā katlā, jo varam mēs izdarīt tāpatās, kā Lietuva ir darījusi. Aizliegt zvanus fiksētiem numuriem, kas nāk no roaminga. To Lietuva ir izdarījusi. Neeksistējošie numuri, kas zvana, arī aiztaisīt ciet. Tās pašas arī īziņas. Izsakot, mēs nevarēsim izpētīt viņas, bet sākt jau risinājums visādas likt iekšā. Daudzas valstis to dara, bet jāatcerās tas, ka krāpnieki vienmēr meklē citus riņķus un kā tikai izmantot. Ja īziņas tiks nogrieztas, aizies tālāk WhatsApp, Telegrams, vispārējie. Šeit vairāk mēs skatāmies kopējā, tādā lielā skopā, kad jāņem piemērs, piemēram, tā pati Somija, ko jau es vienreiz pieminēju, ka regulators paņem visu elektrokomersantu sakarus, kas ir roaming, kas atrodas ārpus valsts. Piemēram, es atrodos Somijā, un tagad mans numurs zvana no Vācijas ienāk iekšā. Tad viņu pārbauda, vai es atrodos Somijā vai nē. Ja es atrodos Somijā, tad zvans neiziet cauri. Un šis būtu viens no lielākiem mehānismiem, kas vispār apstādināt šo krāpniecību, jo Somija jau ir redzējusi, ka progress uzreiz līkne nokrīt uz leju, un šis nedarbojas. Citas valstis savādāk dara. Igauņi esam dzirdējuši, operatori sanāca kopā, un katrs pats dalās viens ar otru, bet tas ir grūtāks ceļš.
Arī šeit Latvijā ir daļēji provēts tas, bet nav sanācis. Operatoriem katram savs viedoklis ir. Bet ceram vairāk uz regulātoru, ka viņš varētu nākt tiešām ar to pienesumu, kad viņš uzņemās to kā Somijā, kontrols mehānisms, kad caur viņu iet, un tad jau tas lielākais plūsma tieši, kas nākot no ārzemēm, kā mēs zinām, vairāk tie krāpnieki nāk no bijušām NVS valstīm, tas nav noslēpums, un tāpēc arī tas būtu tas labākais risinājums, kas varētu šajā brīdī. Bet mēs zinām to, ka ļoti lēni valsts struktūrām iet uz priekšu, jo regulātoram mēs iesniedzām jau pirms 2 gadiem ļoti daudz risinājums, kā to darīt, bet grūti iet tas. Man varbūt tāds īsts komentārs, jo šeit, man liekas, balansē vairākas tādas būtiskas lietas, cik mēs ļaujam klientam pašam lemt par viņa paša resursiem un cik mēs autoritīvi pasakam, šo maksājumu tu neveiksi. Viens piemērs uz šīs bāzes bankas, tā skaitā mēs mēģinam šos riska situācijas izķert, pirms tas maksājums ir aizgājis. Bankas to izdara vairāk, par cik viņas redz gan aizdomīgus darījumus, gan aizdomīgus kontus. Mums mazliet mazāk, bet arī pieredze bijušas noķert to cilvēku pirms darbības. Un es teikšu godīgi, no 10 cilvēkiem 3 vai tuvu 3, varbūt 4, varbūt 5 pasaka paldies. Pārējie saka, kāpēc jūs mums... Viņiem uzreiz ir sazvērstības teorija prātā. Tātad banka negrib vienkārši laist pelnu, jūs paši labi pelnat, negribat laist nopelnu. Mēs esam vispār noziedznieki un vienā tīklā ar šiem te krāpniekiem. Līdz ar to mums nevajadzētu apstāties, un to pareizo balansu es jums nepateikšu, mums nevajadzētu apstāties un pateikt, ka risinājums ir iedot klientam informāciju, risku, un lai viņš izvērtē. Jo no 10 cilvēkiem puse ar visu riska informāciju maksās, tāpēc, ka tie instrumenti vai tie personas psiholoģijas mehānismi, ko krāpnieki izmanto, viņi ir tādi, lai mēs kā ķēdes vājākais posms uzķertos. Un tiešām lielākā daļa uzkrīt, samaksā ar visu riska informāciju, ka tas konts, uz kuru tu maksā, ir krāpniecisks. Turklāt veids vismaz maksājumus 6 pusgada garumā, un pēc pusgada tad viņš nāk uz policiju, jo ir ieķīlējis īpašumu un zaudējis 60 000. Un tādi gadījumi ir daudz. Un šobrīd ne mēs, ne bieži vien arī bankas neesam tik varbūt autoritīvi un spēcīgi, lai pārliecinātu klientu neveikt ne 2, ne 3, ne 4, ne 5 maksājumu. Tā kā tādiem žēl skarbā realitāte, tāpēc tas, lai mainītu krāpšanu un būtiski un ietekmētu, es piekrītu, tas, kas ir jāmaina, ir tā struktūra, kā mēs konkrētu pakalpojumu sniedzam. Tātad šī tehniskā puse nepaļaujoties uz gala lietotāju, jo tas ir ķēdes vājākais posms, un es pagaidām neredzu iespēju, ka tas vājākais posms pēkšņi kļūs par ķēdes stiprāko posmu. Pēkšņi būs stiprāks, jā. Tā kā tā raidījumā ar dziesmu par dzīvi reizēm beigās prasa novēlējumu tautai, ar to domu, ka ētera laiks ir beidzies, mums ir līdzīgi, varbūt varam iziet ātrot tādu ķēdīti, sakot ar Jāni, novēlējums tautai. So we are running out of time. Let's have the last takeaway sentence from each and every one of you. Es ceru, varbūt, ka tuvākajā nākotnē varēs iegādāties ne tikai Smart TV vai AI Galaxy, AI TV, bet arī to dumjo televizoru bez tā AI, kuram nav regulāri atjauninājumi jāliek, kur tas nekrīt uz parastā cilvēka pleciem tā atbildība par to, kas notiek ar to ierīci. Tur nevar nekas notikt vienkārši. Tā ka cerams, ka tādi produkti arī parādīsies tirgu. Tas man viss. Yeah, sorry, we're still waiting for translation. So my wish is that actually all this digital world that we are living, which is part of the real world, but something that actually you need these devices to get into that. We start to educate people also in the schools about how to safely behave in the digital world, whether this is banking or communicating, messaging, just something that my kids actually are born in, should be also safe for them, and we all need to make it a part of the regular education. And I believe this is something that will solve a lot of problems in cybersecurity. Jā, es noslēgumā vēlos piebilst, ka tomēr bez tā gala lietotāja, lai arī cik vājš vai stingrs posms viņš būtu, mēs viņu pārlieku ierobežot nevaram. Tāpēc es iesaku visiem neusticēties nevienam.
un iet ar šādu skeptisku skatu, jo tas, manuprāt, ir labākais veids, vismaz visu, kas ir internetā, pārbaudīt, konsultēties, meklēt kādu, kas zina vairāk, un tikai tad kaut ko darīt. Es līdzīgi kā Marija gribētu piebilst, ka, ja jums zvana no bites, neticat, pārzvanat bitē. Zvana no policijas, pārzvanat policijai. Paši pārliecinieties, nevis turpiniet to sarunu. Jūs varat pateikt stop, nesteidziniet mani, es pārzvanīšu. Zvana banka, arī pārzvanam. Es domāju, tas ir tik vienkārši izdarīt un jau sākuma galā jau pateikt uzreiz stop. Un viens vēl tāds moments, ko es gribētu pateikt, kad domājot par nākotni, būtu liederīgi apsvērt arī skolās, mācīt jau programmēšanu jau no mazām klasēm, kas arī attīstītu kritisko domāšanu un kas arī ļoti daudz spēlē šajos gadījumos. Jā, man laikam pareizi būtu kaut ko teikt par riska izvērtēšanu tādām lietām, bet es negribu. Es laikam oponēšu diviem iepriekšējiem runātājiem. Savā ziņā oponēšu tas, ko es īstenībā katram no mums no sirds novēlu. Pirmkārt, izbaudīt modernās tehnoloģijas. Viņas tiešām mums sniedz milzumu daudz iegūmu un atrast katram pašam priekš sevis to balansu starp drošību un to kaifu, ko mēs ķeram viņus izmantot. Jo mana darba joma paredz dienā klausīties un domāt par nevisai smukām un foršām lietām. Un es sev esmu bieži pieķēries pie domas, ka es dzīvoju tādā nelielā paranojas pasaulē. Es jums nekad nenovēlu tur nonākt, jo man liekas, tas ir par daudz. Jo dzīve ir jābauda, tā skaitā modernās tehnoloģijas un nonākt, tā teikt, soli pat tālu, jau arī visticamāk jau, to es jums nenovēlu. Tā kā izbaudiet, bet piesardzīgi. Paldies. Yeah, I lost some translation, but I hope I will not repeat everything. I think the most important is education and understanding. Humans are trying to fraud, so not technique, so not artificial intelligence, neither other technologies. So the humans are most important, and our actions, our understanding of environment, that there could be some threats, and we need to react. We do not need to trust everything. That's most important, and we are progressing. We can compare ourselves, let's say, 5 years ago and now. So we understand that some SMSs received are not always true. A lot of things what changed in our minds. I think we need to improve our awareness and share this knowledge. Okay, paldies liels paneļa dalībniekiem. Thank you so much for joining us today. Mēs ar mūsu aplausiem, es domāju, varam pateikties brīnišķīgi, interesanti informācija. Uztaisam kopēju bildi, joint photo, and we wrap up. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Diploms. Thank you. Come closer. Jā, tuvāk, lai ietilpst kadrā. Burvīgi, redz, kā mums labi iet. Paldies visiem. Paldies. Tā teikt, izklīstam.